Ja mēs runājam par reklāmām vai citu veidu mārketinga informāciju, tad tā vien šķiet, ka šodien televizors ar ekrāna izmēru, kas ir mazāks par 42 vai 50 colām, nemaz neeksistē. Taču tā gluži nav, un nu pat mūsu ekspertu laboratorijā viesojās viens interesants eksemplārs ar 27 colu ekrānu. Tas ir viedtelevizors ar visām 3D funkcijām un vispārējo. Piemēram, lietojams virtuvē vai kādā mazākā telpā. Ko par šo saka eksperti, redzēsim nākamajā sižetā. Viedtelevizors. Tagad pieejams arī šādas ierīces. LG TM2792. Pamatā skaitās televizors ar iebūvētu virszemes digitālās televīzijas uztvērēju, taču to tikpat labi var izmantot arī kā datora monitoru. Full HD izšķirtspēja, IPS tehnoloģijas ekrāna matrica ar teicamu skata leņķu un krāsu precizitāti, 3D attēlu iespējas, virkne dažādu pieslēgvietu un Wi-Fi atbalstu un, protams, viedās Smart TV funkcijas ar dažādām lietotnēm un internetu pārlūku. Vienvārds sakot, te pieejams visas modernā TV funkcijas, tikai nelielākā 27 colu izmēra korpusā, kas arī dizaina ziņā ir visai pievilcīgs. Bet nu gan, vārds testētājiem Vigantam. Man sanāca ļoti vienkārši. Es viņu uzstādīju pats mājās, kabinetā uz galda, un tā teikt, kā pilnīgi iesācējs un lietotājs no malas, mēģināju sākt lietot. Man bija ļoti interesanti pēc tam pārslēgties tālāk jau uz šo režīmu, kas ir Smart TV, kas ir aplikācijas un ar visu ar to saistītais. Televīzija kanāls pārslēgt diezgan standarta, bet aplikācijās tā ir jauna niša, jaunas idejas, jauni pielietojumi, ko televizorā var darīt. Lai atvieglotu interneta vietņu adrešu un meklēšanas atslēgvārdu ievadi, kas ar TV pultu nav tas ērtākais uzdevums, Vigants šim televizoram pavisam viegli pievienoja peli un tastatūru. Pēkšņi vienā brīdī viņš man kļuva par tādu vienkāršu datoru, un ļoti daudz, ko es pēc tam testēju jau ar klavieru peli, jo tā man likās, es daudz vairāk no viņa var izspiest. Pieslēdz arī pie portatīvā datora, viņš ļoti labi strādā kā monitors, kvalitāte viņam ir ļoti laba, izmērs viņam arī liels, 27 colus, kad var strādāt ar vairākiem dokumentiem paralēli. Tad, kad tu lieto kaut kādas aplikācijas kaut kur iekšā, kad viņš piedāvā arī filmu skatīties, mazajā ekrāniņā attiecīgi gāja tur raidījums, kur es gribēju skatīties. Es viņu turpināju skatīties un turpināju darīt lietas, kas man interesēja paralēli. Tad nākamais, ko es biju pieslēdzis, bija USB atmiņas karte, uz kuras man bija mana privātā video un audio un fotogrāfijas. Un arī par pārsteigumu, piemēram, palaidu mūziku, pēc tam pārgāju uz bildēm, mūzika turpināja skanēt, un es varēju baudīt arī fotogrāfijas. Viņš līdz ar to diezgan skaisti integrējās arī starp saturiem. Viņu var savienot arī attālināti ar datoru, mājas datoru, izmantojot dažādas tehnoloģijas, kas ir iebūvētas. Un līdz ar to arī jūs varat skatīties pat tiešo no portatīvā datora, kas atrodas mājas tīklā, citā istabā. Ja? Nav obligāti viņš jāpieslēdz caur vadu. Televizorā var baudīt arī 3D saturu ar vienkāršām ērtām pasīvajām brillēm, kuram nav vajadzīgs baterijas un uzlāde. Vigants gan nav 3D satura fans, taču doma par datorspēlēm 3D formātā viņam gan šķita saistoši. Vigant, nosauc mums šī televizora galvenos plusus un mīnusus. Viennozīmīgi pirmā labākā lieta ir šī pults. Viņa ļoti ērta un, manuprāt, ļoti veiksmīgi izveidot. Otrā tāda labākā lieta ir aplikācijas, kas ir pieejamas kā Smart TV, kuras tu var izmantot dažādiem nolūkiem, vai tas ir YouTube vai kāds cits. Un trešā labākā lieta man likās pieslēgvietu daudzums. Tur ir gan USB porti, gan HDMI porti un citi. Tās lietas, kuras es redzētu, kuras šajā televizorā vajadzētu uzlabot, ir ātrums. Lietojot televizoru, ir jūtama neliela aiztura, kā to tautā sauc, bremzēšana starp aplikācijām un visiem multimēdija elementiem. Otra lieta, ko es domāju noteikti vajadzētu uzlabot, ir skaņa. Televizoram, manuprāt, bez ārējas skaņas, tumbiņām viņš nav kvalitatīvi lietojams. Un trešais trūkums pēc Viganta domām – visai ierobežotais aplikāciju klāsts Smart TV vidē. Kā konkurents šim televizoram pretī liekam Dell Ultrasharp U2711, kas pamatā ir ļoti nopietns profesionāļu monitors ar iebūvētu TV uztvērēju. Cena mazliet augstāka, bet līdz ar to Dell piedāvā arī augstāku attēlu izšķirtspēju un spilgtumu.
Toties tam ir vājāk skaidruņi un nav nec Smart TV, nec 3D atbalsta.